Sveicināti atpakaļ RMMT podkāstā Sāls. Šī ir jau mūsu 3. epizode. Un šodien mūsu viesi ir Teķe Grēksūdze. Tā kā jūs redzat, viņi ir 2 atnākuši. Kurš ir īstais? Mēs nekad nezināsim. Mēs zinām. Varbūt mēs varam arī pateikt. Lūk, šis cilvēks ir atbildīgais par visu akontu, tad šis cilvēks, kā jūs redzat, ir īstais Jēzus. Vai es tevi varētu saukt kā tu? Uzrunāts tu? Droši. Tātad sāksim ar to, vai tu esi gatavs? Mirklīti. Kas tas tāds? Šodien mēs esam atnesuši jums dzīvības eliksīru. Šis ir šķidrums, kas ir radīts tieši no Svētā gara, kā arī Dieva Tēva. Mēs skolas ietvaros ļoti ilgi esam brūvējuši jaunāko Svētā gara dziru. Tāpēc mēs šodien, kā Svētā apvienība, esam atnesuši jums dāvanu. Liels paldies! Cik jauki. Paldies! Mēs jums uzdosim pāris jautājumus. Pirmais jautājums būs sekojošs. Kāpēc tieši Jēzus, nevis cits tēls? Labs jautājums, godīgi sakot. Man nav jausmas. Es ticu tam, ka tas visdrīzāk ir saistīts ar to, ka vienkārši grēksūdze. Grēksūdze parasti tu atnāc un pastāst savu bēdu. Un ja tu atnāc un pastāst savu bēdu, tad varbūt to var saņemt arī Jēzus. Un kā tieši dzima tā ideja par grēksūdzi? Kas bija tas gaismība, kas lika domāt, ka jā, vajag cilvēkam? 3. ģimnāzijas confession cons. Vai tu tur mācījies? Nē. Es nezinu. Kā ir būt anonīmam RMMT zvaigznei? Slikti. Tiešām? No vienas puses ir labi. Tādā ziņā ir interesanti runāt ar cilvēkiem, nepazīstot viņus. Un viņi nezina, kas es esmu, es nezinu, kas viņi ir. Bet mēs tāpat tās runājam, viss kārtībā. Bet nav tā dažreiz tas, ka tu vēlies kādam pastāstīt. Tas ir kā Batmans, kā tu nevienam nedrīkst parādīt savu īsto identitāti. Es domāju, ka tas baigi neinteresē arī īsti. Nav baigais pieprasījums pēc Jēzus identitātes. Bet tu varētu sev salīdzināt kā Batmanu? Tu esi, burtiski tu esi kā RMMT Batmans. Es īsti nevienu neglābju. Manuprāt, tu glābi. Labi, es glābju, bet Batmanam ir vēl viena lieta, viņš ir miljonārs. Es neesmu. Es varu pateikt, ka tu glābi cilvēkus. Kaut kādā ziņā tu arī glābi. Tāds jau tam Jēzum darbs, glābt tautu. Un par ko RMMT skolēni parasti vairāk sūdzas? Kas ir tas, kas noteikti par skolotājiem, noteikti par to, ka viss ir slikti, ka nenotiek pasākumi, bet to var atspēkot ar to, ka neviens negrib viņos piedalīties, ka arī negrib viņus īsti apmeklēt, kas jau ir redzams arī iepriekšējos notikušajos pasākumos, kaut vai cosplay pasākums, kaut vai iesvētības, kaut vai aicinājums atnest ķirbi, kurus atnes, man liekas, viens cilvēks ķirbi uz skolu, tas arī bija ļoti jauki. Jā, es nezinu, kas vēl ir tāda populāra sūdzība. Es pieņemu, ka kaut kad par kojām? Kojas, jā, kojas. Cerams, ka šis nebūs tāds pārāk personīgs jautājums, bet ko tu dari brīvajā laikā, atskaidot, uzklausot grēkus? Es nodarbojos ar buļļonu pierādziņu farmāciju. Man ir profesionālā ražotne. Man Bolderā ir tāds neliels... Blakus ezeriņiem? Nē, blakus varbūt īsti ir. Nē, es neteiktu, ka blakus. Es teiktu to, ka mēs esam tādi cieši radinieki, bet mums nav vienotas intereses. Neuztraucieties. Man tur ir tāda maza rūpnieciņa. Mēs tur vienā pusē ražojam buļļonu pierādziņu, otrā pusē tur lodītes. Šis garšīgais dzērieniņš, kuru mēs jums šodien uzdāvinājām, arī nāk no tās ražotnes, Latvijā audzēts, Latvijā raudzēts, viss notiek. Mīlīgi. Nāk no tādas zemes. Un tādi cilvēkiem, kas nezin šo, vai tu jau esi absolvējis, vai arī tu vēl šeit mācies, un varbūt vēlēs pastāstīt, par ko tu mācies, ja nē, viss kārtībā, mēs pilnībā saprotam identitāti, jāpatur pie sevis. Es teiktu, ka es īsti nezinu, par ko es šobrīd mācos, kā arī es nevarēšu īsti pateikt, kad es šo skolu pabeigšu. Nevar nekad īsti tā zināt, nevar īsti saprast. Jā. Laiks ir tāda ļoti relatīva lieta. Mēs tā plūstam. Tu šeit mācies. Tu mācies Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā šobrīd. Tu neesi absolvējis.
To es nezinu, to es tev nevarēšu pateikt. Nu, varbūt kādreiz es te esmu mācījies, varbūt es šeit mācos. Es pats īsti nezinu, es neapzinos savu eksistenci. Varbūt kaut kad mācīsies. Varbūt tu vēl nemācies. Nekad nevar zināt. Okay, šis ir ļoti svarīgs jautājums. Vai jūs staigājat pa ūdens virsmu? Bieži vien, jā. Man personīgi mīļākā vieta ir Baltijas jūra. Es tur parasti pārvietojos vismaz 20 km/h. Tas tā minimālais ātrums. Varbūt 25, bet tas labā dienā. Tā ir daudz tur cilvēku sasūtījuši konfešanas. Sirsniņa pilna. Vai tu vari pārvērst ūdeni par vīnu? Es gribētu, lai jūs lūdzu. Jūs varat, jā. Tas viegli. Tas ir īsi. Laps, Stilīgi. Viņi dara brīnumus. Reāli. Un jā, kas ir tava sirdslieta vai vismīļākā nodarbe, neskaitot buljām, pīrādziņu taisīšanu un dziriņas gatavošanu? Noteikti runāt ar uzlikiem. Tas ir pats labākais. Katru piekdienu klausies, cik viņiem slikti iet, negaiši sirds tik. Tātad šis ir jautājums mazliet par pašu to grēksūdzi. Kas notika ar pirmo kursu heitošanu gada sākumā? Kāpēc tas notika vispār? No kā tas aizsākās? Es teikšu godīgi, man nav ne jausmas. Es ticu, ka tas ir saistīts ar to, ka ir kaut kādi konkrēti cilvēki no 3., 4., varbūt pat 2. kursiem, kuriem šķiet, ka viņi ir pasaules karaļi. Un ka viņi noteikti ir daudz labāki par visiem cilvēkiem, kas ir gadu par viņiem jaunāki. Tā kā, vienam 17, otram 18, viens var ieiet veikalā un nopirkt alkoholisku dzērienu, otrs nevar. Tāpēc viņš noteikti ir augstāks gangsters un viņam vajag uz tā mazās uzlika par to, ka viņš ir 1. kursā, nevis 2. Tas ir drīzāk vienkārši tikai saistīts ar to, ka cilvēks stulbi. Interesanti lieta, ko es esmu novērojis, ir tas, ka 1. kursā, varbūt es vienkārši to neesmu ievērojis, bet es eju 3. kursā, 1. kursā iet cilvēki vecāki par manīm. Bet ir jau arī cilvēki, kas maina kursus kaut kur pa vidu. Tas arī, bet tas ir tāds kā, es neteikšu piemērus, bet es varu pateikt, ka tagad 1. kursā, man liekas, es dzirdēju, ka ir divi 30 gadnieki, kas ir 1. kursā. Kā viņi tā kā ieintegrējās starp tiem cilvēkiem? Tad tur kaut kāds 16 gadnieks, viņš sēž, kaut kāds džeks vienkārši trīcārs apsēžās blakus. Čau, mazā. Tā ko mācies? Mēs 1. kursā. Okay. Kāpēc man tāds svarīgs jautājums? Kāpēc suslikus sauc par suslikiem? Es pieņemu, ka tas ir kaut kādā mērā saistīts ar to, ka vajadzēja atrast kaut kādu veidu, kā uzrunāt visus teķa iemītniekus, un īsti viņus sauc par studentiem. Ir nedaudz tā ļoti pliekani. Bet susliks ir tā, sirds ildos. Tas ir piemīlīgāks. Uzreiz sirsniņā siltāk paliek. Tieši tā. Labi, mums ir pāris ātrie jautājumi jums. Jums ir jāatbild ar vienu vārdu. Neko vairāk. Jā? Sapratāt? Ok. Vai tu šodien klāji gultu? Jā. Sliktākais ieradums? Domā. Es domāju. Iziet. Grūti, vai ne? Gaidīt 4. autobusu. Mīļākie svētki? 4. autobusa atbraukšana? 18. novembris. Vai tu spēlē kādu mūzikas instrumentu? Noteikti. Kādu? Visu tikai ne to, kur pūš. Man liekas, ka šis ir labs laiks, kad varētu plagot to cilindru. Kā sauc? Lūdzu, pasaka. Cilindru? Cilindrs, kas vibrē. Jā, cilindrs, kas vibrē. Ļoti laba grupa. Es nezinu, kurā kamerā man to teikt, bet cilindrs, kas vibrē. Ļoti labi. Tā ir grupa. Vibrējošie cilindri. Cilindrs, kas vibrē. Rakstiet viņam, sūtiet viņam mīlestības vēstules. Tas ir Andris, ja kas. Ko? Kāds? Lai visi zina, tu teici, lai viņam raksta. Jā. Es domāju, ka visi jau viņu zina. Kurš nezina? Jāraksta ir teķa grēks. Garšīgākais plovs kojās. Ja jūs gribat uzzināt kaut ko vairāk par vibrējošu cilindru, tad rakstiet teķa grēks. Un ja jūs gribat kādas labas pusdienas vai vakariņas, ejiet pie viņu uz istabiņu, katru istabiņu. Personas kods. Garšīgākais plovs kojās, vispār RMMT. Ļoti garšīgi. Tagad tu esi pliks. Piesēc savas krūti. Cenzē sevi. Jēzus, līkiem bupiem. Jēzus. Ja būtu jādzied karaoke, kāda būtu tava go-to dziesma? Žoržs Siks. Tā nav dziesma. Kura?
Kura? Bet tu gan jau zini. Man personīgi būtu Raimam Paula dziesma Popūrijas. 11 minūtes ar laimi. Grandios dziesma. Nu, labi, nu, ja pie tādām dziesmām, tad var teikt, varbūt Nora Bumbija ar atvadas vasarai. Labs. Ok, rokas vai vakariņas? Vakariņš. Ko tādu vakariņās? Šitā saka, ka plovu. Tātad Pareizi atbild. Nu? spalvas uz krūtīm vai padusēm? Spalvas uz krūtīm vai padusēm? Nu, atkarīgs, kurš dzimums. Bet tev? Man personīgi? Jā, kuru mēs intervējam? Nu, es nezinu. Varbūt tas tā kā vispārīgi cilvēkiem. Var neatbildēt uz šo jautājumu? Nē, nevar. Labi. Saki kaut ko. Nu, labi, pausas krūtī. Okay. Šis ir, es domāju, ka šo atbildi visi jau zina, bet Mego vai Maksima? Mego? Sāļš vai skāps? Sāļš, tāpēc, ka podkāsts saucās Sāls. Pareizi atbildi. Debesis vai Elle? Nu, es jums teikšu tā, abi divi vienlaicīgi. Es tomēr abos divos esmu kaut kā iesaistīts nedaudz. Mīļākais pasniedzējs? Jā, vispār Roberts Ķipurs noteikti. Viņš tāds maza saulīte. Jā, salda, viņš tāds mazais našķītis. Jā, es mīlu Robertu Ķipuru. Tieši tā. Manuprāt, mums vajadzētu tā kā, kaut kā publiski atzīties viņam mīlestībā ar tādu kaut kādu ļoti konkrētu tekstu. Tur. Cienītais Roberts Ķipur, mēs jūs tiešām no sirds mīlam. Visas mūsu jūtas, visa mūsu dvēsele iziet jūsu stundās. Ja man būtu iespēja, es būtu tu, bet es nekad nebūšu tu, jo es nekad nebūšu Roberts Ķipurs. Es apskaužu 3. kursa fotogrāfus. Es arī gribu būt tavs skolēns. Turoties pie tēmas, citāti vai afirmācijas? Afirmācijas viņi vairāk posto. Okay. Kurš ir vainīgs pie tā, ka citātos neviens neposto? Es. Atgriežamies pie mazliet garākiem jautājumiem. Tad kāds ir tavs ieteikums, lai veiktos attiecībās? Lai čalis pirmais dara savu soli? Šo iesūtīs Uzliks. Ņemot vērā to, kas ir redzēts iepriekš no dažādiem cilvēkiem un kā ar citiem gājis un kaut kas tāds, noteikti pirmais solis nemeklē šo cilvēku Tinderī. Sāksim ar to. Otrais solis, ja viņš izrāda jebkādu interesi par dažādu raksturu podkāstiem, kurus vada specifiski plikpauraini cilvēki, arī lūgums ar viņu nerunāt. Es nezinu, varbūt tu kaut ko var piemitināt. Es atturos. Tu atturīgs, viņš atturās. Viņam Kautreiz, ne? Veselu spīdu. Spīd. Vesels. Jā, Džek, man pupspīd, nevaru šito jautājumu atbildēt, sorry. Patram šo lūdzu PG-13, PG-15. Bet labi krūts. Šis jautājums šo noteikti uzdevis Uzliks, kurš grib zināt, kas tu esi, un tu jau neatbildēji šo jautājumu, bet varbūt mums vajag zināt, kādā novirzienā tu esi? Pasaki kaut ko. Kurā tu gribētu iet? Novirzienā? Nē, es personīgi teiktu, ja es ikdienā sakalkulēju visu to, cik bieži es pagriežos un kurā virzienā, es domāju, ka visdrīzāk pa kreisi. Aritmētiskais vidējais. Jā. Bet ja tev būtu iespēja iet uz kādu no nozarēm, kas ir mūsu skolā, tu gan jau nezini visas, es varu pateikt, mums ir. Kas mums ir? Mums ir reklāmas dizains, mums ir koki. Tu gribētu kādreiz uz kokiem, jūs vēlētos būt kocinieks, padomā? Varētu, noteikti. Es gribētu izvirpot pūci. Pūci? Pūci var izvirpot? Tas ir ļoti labs jautājums. Kaut kur elementē stāv daudz pūces. Jā, tur ir pūces. Tur stāv, tur, kur kad valsts aizsardzības mācībā, tur, kur iet šaut, tur tās pūces stāv. Es ticu, ka viņas nevar izvirpot, varbūt viņas var izgrebt, bet es gribētu izgrebt pūci. Tur viņas skaistas ir. Ja kāds vēlas man izgrebt pūci, lūdzu, izgrebiet man pūci. Es ceru, es izlasīšu pareizi. Vai teķi sātans, jeb teka afirmācijas ir Afirmācijas. Kā viņa teica, ir tavs alter ego?
Mēs esam konstantā duelī, bet mēs vienlaicīgi esam gan duelī, gan arī tādā kopistiskā stāvoklī. Mēs esam tā kā gan ļaunais, gan labais. Mēs konstanti vienkārši griežamies. Mūžīgs karš. Jā, mēs esam, bet mēs tomēr esam sabiedrotie, mēs esam kolēģi. Viņš jau nav velns, viņš ir afirmācija, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Viņš nav velns, viņš ir sātans. Viņš nav īsti sātans, viņš ir afirmācija. Pieņemsim. Man ir svarīgs jautājums. Vai tu esi rižiks? Džinģa? Džinģa? Oi, leģu džinģa! Es nezinu. Es gribētu ticēt, ka es neesmu, bet nekad nevaru zināt. Varbūt tas patiesībā esmu plikpauris. Tu vēlētos būt rižiks? Es vēlētos būt plikpauris. Plikpauris. Jā, es vēlētos būt plikpauris. Ja man būtu jābūt par rižiku, ja man būtu tāds lasts, no offense rižikiem, bet... Jā, ir viens rižiks. Sorry. Iedod, tas nebija domās ļaun par tevi. Tu ir vienīgais normālais rižiks. Viss labi. Tomas. Labi. Nu jā, bet ja man būtu jābūt rižikam, es labāk dzīvotu plikpauris. Okay. Tātad šis ir ļoti dziļš jautājums, iespējams. Cik tevī ir vilki? Manī vilki? Jā. Daudz, nu. Please. Ko? 6. Tas būtu 7. Tagad. Ok. Veiksmīgi ir 7. Okay. Šis ir ļoti svarīgs jautājums. Un šis ir reāli nopietni. Labi. Vai tu vēlies kļūt par psihologu? Godīgi? Oficiāli kā šajā skolā? Mums vajadzētu skolā psihologu. Tu vēlēs varbūt... Skolā noteikti nevajag psihologu, tāpēc, ka skolas psihologi ir tuvu tam, ka bezjēdzīgi, un viņiem tiešām drīzāk pēc tam, kad viņiem jau 3. reizi stundā atnāks kaut kāds cilvēks un sūdzēsies par to, ka viņam ir nesekmīgs atzīmes, drīzāk viņš pats nošausies vai pakārsies. Mums ir ļoti tuvu vilcienu sliedas, nevajag riskēt ar tādām lietām, tas var ļoti slikti veikties. Bet cilvēkiem vajadzētu iet pie psihologiem, psihoterapeitiem, tāpēc, ka psihiskā veselība cilvēkiem arī ir svarīga, nevis tikai fiziskā, jo arī psihiskā veselība ir saistīta ar fizisko veselību. Un tā kā arī grēksūdze ir tāda nedaudz vieta, kurā var novelt akmentiņu no sirsniņas, tad arī tā ir tāda nedaudz tāda kā skolas psihoterapija. Bet noteikti cilvēkiem, kuriem ir problēmas, lūdzu, ejiet pie psihologa, psihoterapeita, es nezinu, pie kur jums gribās, kā jums sirds labāk vairāk saka. Jā, bet nedariet to skolā. Ok. Šis ir tāds arī ļoti dziļš jautājums. Varbūt, kā var neapnikt to darīt? Teķi grēksūdz. Kā to neapnikt? Pirmkārt, interesanti. Vienmēr kaut kas jauns notiek. Tā kā cilvēki visu laiku kaut ko jaunu izdomā, iesūta kādas jaunas confessions, ir smieklīgi viņas palasīt. Reizēm arī ir interesanti uzzināt kaut kādas lietas. Ir kaut kādas lietas, kuras es drīzāk nezinātu, ja es nebūtu caur teķa grēksūdzi sazinājies ar cilvēkiem. Un tikai dēļ grēksūdzes ir lietas, kuras es zinu, un tāpēc arī konstanti ir interesanti un ir jautri turpināt. Es gan īsti nezinu, ko es darīšu ar šo kontu pēc pāris gadiem, bet gan jau atradīsies kāds Jēzus 2. Manuprāt, Jēzus tevi nevar neviens replaceot. Tad es visu atlikušo RMT eksistences periodu vienkārši pavadīšu šajā kontā. Pat tad, kad... Suslīgs. Jā. Vispār kā iet ar teķa Jēzus merču? Vai ir atsaucies kāds dizainers vai mākslinieks? Teiksim tā kā ar visiem pasākumiem, kurus vienmēr kāds grib sarīkot, uz kuriem neviens neatsaucās, varu teikt, ka uz teķa grēksūdzes merču ir pieteikušies veseli 2 dizaini. Tiešām? Veseli 2 dizaini.
Es jums pat varu viņus parādīt, bet man šobrīd nav nekādas ierīces, ar kuras jums viņus varētu parādīt. Bet es varu pateikt to, ka viens bija tāds maziņš susliciņš, uz kura ir rakstīti īpatnēji vārdi. Un tad otrs bija tāds tiešām bija, kāds bija ielicis efortu, kāds bija centies un mēģinājis. Un tur bija vienkārši grēksūdze. Tas otrais variants, manuprāt, bija daudz smukāks, bet ņemot vērā to, ka viņi ir tikai divi, es domāju, ka abas divas arī bez balsošanas var palaist. Vai ir zināms, kad? Tuvākajā laikā. Es domāju, ka kaut kad šīs nedēļas visdrīzāk ietvaros. Ko tu vēlētos redzēt RMMT nākotnē? RMMT nākotnē? Jā. Jumtu. Nē, jumts Tas jau jau principā ir. Pārēj arī Noteikti drīz būs. pārēju, noteikti labāku vizuālo izskatu šai skolai. Ja, piemēram, nevis tādā ziņā, ka studenti ir slikti, bet tādā ziņā, ka māja pati, ēka, teritorija. Ja tev ir grāvis ar kaut kādām lapām un atvainojos visādiem blakus produktiem no cilvēka, tad ir tā īpatnē. Bet mums ir melnā māja, tas jau ir sasniegums, tas jau ir kaut kāds izaugsmes punkts. Saliņa, jā, tas pats grāvs vien ir. Puļķis pa vidu ir saliņa, grāvs apkārt, puļķis virsū, karalis pa vidu, ķipuru sēž. Varētu izvietot ķipuru statuju. To es paši biju domājis kaut kur Mums vajag petīciju uztaisīt, lai visi parakst, un tad mēs visi sametamies, un mēs uztaisim statuju no kaut kāda zelta ar ķipuru. Lai metālnieki vai kaut kas tāds uztais ķipuru statuju, vienkārši atlējumu. Tā kā kaut vai tikai šito te daļiņu vai tā. Metāla apstrādes studenti, lūdzu atsaucaties uz šo. Mēs esam 100% nopietni par to, ka vajag ķipura statuju. Un ja jūs to izdarīsiet, tad ķēs uzdāvinās pa brīvu džemperu. Jā, protams, kaut vai divas, varbūt pat trīs. Vesels 2 džemperus. Ja tev ir 3 ķermeņi, kurus apģērbt, tad es tev varu piedāvāt arī 3 džemperus. Bērniem. Mazbērniem. Bērniem atlaides, mazgadīgiem atlaides uz šiem džemperiem. Ar ko RMT atšķiras no pārējām skolām? Kas varētu būt īpašais RMT? Kas mūs padara īpašus? Noteikti tas, ka cilvēki ir daudz radošāki. Mēs neražojam lietas. Nē, cilvēki ir daudz tādi ražīgāki arī vispār. Par tādu vārdu runājot, un arī radošāki. Es ticu to, tāpēc, ka šī ir mākslas skola. Šeit tomēr nāk cilvēki, kuriem ir kaut kādas nosliedzes uz mākslu un dažādu jaunu projektu veidošanu. Kaut vai, piemēram, šīs podkāsts. Citās skolās baigi daudz podkāstu nav. Ir, bet viņi nav tik kvalitatīvi veidoti kā šis. Un tur kaut kāds žeks sēž ar iPhone, tur filmē selfiju kamerā, kā viņš tur runā ar kaut kādu savu skolotāju. Tas nav tas pats. Jā. Tas bija jauki. Protams, skolā ļoti ražīgi. Skolas tolotājs. Tas jau ir cits ražīgums. Cilvēki daudz foršāki. Ja salīdzinu, piemēram, ar kādām iepriekšējām skolām, cilvēki šeit ir daudz foršāki, šeit ir daudz sakarīgāka publika. Pasniedzēji arī ir sakarīgāki, izņemot dažus, bet principā daudz foršāka skola. Nākamais jautājums. Vai teķa grēksūdze ir mantojums, ko tu būtu gatavs nodot paudzes paudzei? Patiesībā es nezinu, jo es pats nezinu, ko es ar šo kontu darīšu. Tad, kad man apniks viņu kaut kā uzturēt, vai arī man būs kaut kāda piespiedu situācija, kurā man būs jādodas projām no šī konta. Ja atrastos kaut kāds konkrēts kandidāts, tad varētu nodot. Jo tas būtu tiešām ļoti interesanti, ja varētu to kontu nevis pārdot, bet nodot nākamajam pirmajam kursam. Bet no otras puses tas ir ļoti bīstami, jo varbūt tam cilvēkam nebūs entuziasms viņu turpināt, un viņš to kontu vienkārši nolaidīs. Tāpēc es iesaku taisīt bada spēles. Bet bada spēļu galvenais punkts ir pārņemt teķa grēksūdzes kontu. Un tas, kurš uzvar, tas viņu var pārņemt. Jā, bet ļoti labi ideja. Varētu uztaisīt teķa spēles. Bet viss ir RMT TV nākamā ideja. Reāli, jā. Teķa spēles? Jā. Teķa spēles. Kursu kara jau principā tas bija? Nē, tas būs savādāk. Tas bija par gudrību. Šī ir cita veida gudrība. Šī ir par fizisko gudrību. Vai visi tā var vienkārši tev uzrakstīt, pateikt, es gribu būt Jēzus, un tad būs vienkārši kaut kāda Jēzus kolga, nezinu. Paga. Nevar būt vairāki Jēzi. Ir viens Jēzus un ir susliki. Kas tad viņš ir? Jēzus. Un kas tad tu esi?
Tēls. Mācītājs. Es tā kā esmu tāds garīgs veidojums. Man ir. Tu esi kā gars. garīgais, viņš ir kā fiziskais. Jā, mēs tā kā kopistiski veidojam. Mēs esam tā kā, es nezinu, bija kaut kāda, man liekas, Multena Voltrons vai kaut kas tāds, kur viņi nav kaut kādām lauvām saliekās kaut kāds baigais tur knaģis. Mēs tāpatās. Tā kā vajag riktīgāko svēto garu, tad mēs tā kā saliekamies kopā. Nu, jā, saliek ir galvas kopā. Un, kāds ir tavs dzīves sāls? Mans dzīves sāls būt par susliku. Tu? Saproti, gan Jēzus ir susliks, gan susliks ir susliks. Mēs visi tomēr esam susliki, un mēs visi esam pelnījuši svētu mīlestību par to, ka mēs esam studenti šajā skolā, cenšamies pierādīt sevi diplomu darbos un cenšamies pierādīt sevi arī tālākajā dzīvē, jo tomēr katrā suslikā iekšā ir kārtīgs radošs varonis. Āmen. O, Kas viņam ir iekšā? Citāts. šis ir. Jā, katrs suslik. Aizmirst visu, ko es tikko teicu. Katrā suslikā ir vismaz 90% svaiga margarīna. Svarīgākais jautājums. Vai parādīsi mums savu seju? Novelc masku. Nebaidies. Face reveal?